Nekas īpašs. Te šajos platumu grādos šis ir kaut kas īpašs. Nu, patreiz laikam vienīgais Latvijā. Jūs esat paigie valoči vispār par faktu kā tādu, ka mašīnas izvēle ir šāda, bet, nopietni. Rallijs rīt 6. ātrumposmā, nebūs nekāda pastaiga parkā. Nebūs diezgan pātri. Pierakstos jau apmēram bija kaut kad pierakstos jūs nevarat paaugt baigi ātri, bet tur jau bija skaidrs, ka būs fiksi. Būs gan. Varēs atrast maksimālo ātrumu, jā. Cik? Pat Volviķim. Domāju, ka jā. Veči, lai izdodās, un es ļoti ceru tikties ar jums finišā. Paldies. Aiziet, Balks Pērciņš, sataisam trokstī, Gulbenē. Šī tie čaļi dos virsū. Un tagad ar vēstures kontu viņi ieslēdus un noslēguši, bet ķeramies klāt Latvijas rallija čempionātam un tā ar pirmo starta numuru un starta estikādes Emils Blos un Dīdzis Eglītis! Paskaties, kādi čaļi visi smuki saģērbušies. Dīdzī, čau! Ļauj man arī tev paspiest roku. Jūs esat baigie māleči. Emil, otrais Latvijas čempionāta posms. Ar kādām sajūtām tu dodies šajā rallijā? Jā, ļoti patīkami sajūtas. Kā redzams, organizatori parūpējušies pa kārtīgiem svētkiem. Mūsu kā sportistiem sagaidām ļoti dažādi tehniski ātrumposmi un, manuprāt, ja ziemā ir dažādi ceļu sagumi, tad tie būs šoreiz te. Ir gan dabīgs ledus, gan ir uzlietas ledus, gan ir piebraukātīgi un ceļi tā kā, jā, baigais cepums organizatoriem, ka viņi uztaisījuši šādus stāstus mums sportistiem. Es varu novēlēt jums tikai sportisko veiksmi, visu pārējo jūs sastrādāsiet paši. Jā, paldies un tiekamies rītdien. Aiziet! Emils Blos Eglītis, pirmais numurs! Vieni no pretendentiem uz absolūto uzvaru rallijā Sārma šogad. Un noteikti viņiem konkurences sastādīs ātrie Igauņi ar otro numuru starta estikādes Kaspar Kasarī un Alan Birjukov! Oh, Kaspar, I just heard your fans out there. There must be a lot of Estonians. Can you say something in Estonian for them to cheer and we can hear how many are there? Kõik Eesti fännid tehka häält korraldaja palus öelda ja teeme vinge nädalavahetuse. Okay, I heard some noise, but obviously fantastic to see you guys here. It has been a pleasure to see you in the Latvian Rally Championship in the first event, and then the second event is like a comeback. Yeah, of course. It's always nice to be here, so we are enjoying. Arma is celebrating trešais rallijs Sarvā viņam šogad, un noteikti ir gatavs apņēmības pilns pacīnīties ar mūsu vietējo smagsvaru. Un runājot par vietējiem čaļiem, fantastiski atgriešanās pie piedziņas autostūres. Ralfs Sirmats, Sārbēns Bītē! Sataisām trokstī! Pirms apmēram mēneša viņa mūs visus ļoti patīkami pārsteidza. Un es domāju, šī nedēļas nogala Ralf nebūs izņēmums. Centīsimies. Jā, kā teikt, jāatriebjas par alūks. Jāatriebjās! Klausies, kādas tev vispār attiecības ar Sārmu no tiem laikiem, kad tu brauci? Ja godīgi man tā liekas, ka Sārmā vienmēr savā klasē ir bijuši visaugstākie rezultāti. Man tā šķiet, es neesmu pārliecināts, jāstāst vēsturē, bet jā, pagājušajā gadā braucām ar Bembītu uzvarējās, šogad ar Evolūciju arī jāuzvar. Dzirdējāt? Šogad arī jāuzvar! Ralfs Sirmats, draugie! Sataisām trokstī! Mans bija blakus viņam lasīs ļoti ātri, lai tiktu maksimāli ātri cauri visiem ātrumposmiem. Un, protams, redzēsim super cīņu. Nu, tagad uz skatus. Nu, tagad es gribu, lai jūs bļaujat, cik skaņi iespējams. Jānis Vorovjovs un Esteris Akmanē! Ai, kāds prieks, Jānis, arī izkāps ārā. Tiešām, Jāni, vispirms es gribu tiešām sveikt tevi ar 28. startu Sarmā.
Tu vari man pateikt, jo man matemātika nav stiprā puse. 28. tas ir cik gadu atpakaļ, 28 gadu atpakaļ. Kurš bija pirmais tavs Sarmas rallijs? Pirmais vispār Sarmā bija 90 kaut kādā otrā gadā. Ar Žigulīti gan jau? Ar šabām Žigulīti. Jā, vēl daudz cilvēku bija laikam dzimuši šeit. Jā. Bet pateikt tā, ka vienmēr prieks ierasties šeit. Tas, ka šeit ļoti atsaucīgi cilvēki un kādu mīļu. Cik mums ir fantastisks prieks, ka tu vēl projām brauc un brauc ātri, un mēs novēlam jums vislabākos rezultātus šajā rallijā. Paldies! Aiziet Jānis Vorovjovs! Ar Esteru Zakmani Jānis Sniedzāns arī pasniedz Jāni Vorovjovam un Esteru Zakmanei 50 gadu jubilejas īpašo ralliju Sarmu cepurīti. Un Jānis Vorovjovs tik tiešām ir braucis visvairāk Sarmas rallijas no visiem latviešiem, kurus vispār jūs varat iedomāties. Līdz ar to tas vien jau ir uzvara. Nu, laišam tālāk, nākamajos starplīnijas no Igaunijas Alana Popova un Aleksandra Prošikova! Hey Alan, always fantastic to see you, mate. So, 50 years of Sarma Rally. It's an unbelievable event. For sure, absolutely. We are happy to be here. What are your best memories from Gulbene? Always will be fun here to come every time. Not maybe last year we done here, or no, I don't remember. Okay, but yeah, this time we're here. Really good fast stages, almost perfect conditions. So I think we need to keep pushing and try to fight with fast guys. Latvian fast guys. Being fast guys, okay, best of luck to you. Alans saka, viņam vislabākās atmiņas no Sarmas rallija Gulbenē un arī šogad centīsies pacīnīties ar ātrākajām latviešu ekipāžām. To mēs viņam arī novēlam un laižam tālāk nākamā ekipāžu starta līnijas Mīks Ķenos un Andris Vembergs. Nu, čau, Eči! Mēģiņi klausies! Es skatos, esi mājas darbu izdarījis. Bišķi taisnāks jumts tev evolūcijai. Bišķi ļoti skaists jumts ir. Tik lūdz, tā kā vienkārši tā kā ledus. Kā Sarmai 50 gadu mēs arī gatavojamies sportis, lai skaisti iztikos trasē. Jā, sapucējās uz ballīti ir, tur jautājumu nav. Nu, klausies, būs super ātrs, cik es saprotu, rallijas dopi ir diezgan izaicinoši. Ļoti ātri top būs un būs darbs turmaņiem, pilotiem un arī tehnikai. Un riepām visam būs ļoti jautras cīņas. Aleč, klausies, es novēlu jums pirmkārt izbaudīt šo pasākumu, jo es domāju, ka tas ir visa pamatā gūt no tā visa baudu, rezultāts nātāks. Tieši tā, mēs esam hobija braucēji, mēs izbaudām un mēs ķesam kaifu. Aiziet aplausi, Ķēnevs ar Vembergu ir gatavi. Kārtīgi pašaut vaļā, Sarmā! Un tagad viena ekipāža, kuru mēs vēl šogad neesam redzējuši uz starta līnijas, draugi mīļie, un tie ir Elvis Hermans un Gatis Vēlons! Kaut kur sezonas pašā sākumā viņi vēl gan jau skrūvēja tehniku vai līmēja uzlīmes savai Škodiņai, bet tagad Elvis ar Gati ir uz starta līnijas, draugi, kur jūs bijāt pazuduši. Nu, nekur jau mēs nepazudām. Pagājuši gadu Gulbeni beidzām, šogad ar Gulbeni sāksim un turpināsim arī. Kāds noskaņojums? Tā kā katrai pauzē ir savu iemeslu un uz to labākā. Tur jau bija kaut kāds tas teiciens, jo lielāks mākslinieks, jo lielāka pauze, bet jūs autosportists pa māksliniekiem droši vien grūti būtu nosaukts. Jā, bet ilgāk gadu laikam tas nav iespējams to pauzi ieturēt. Tā kā jā, piecēsim atkal ar šo Škodu, un ir ļoti līdzīgi, iespējams pat labāk nekā iepriekšējā, ko mēs redzēsim trasē. Nu, ir jaunas smukas uzlīmītas, salīmētas, es saprotu, ka tas arī dod kaut papildus zirgspēku jaudu. Jā, mums ir tik daudz atbalstītāji, ka mums nav lietas, lai atklāja no pārējie sportisti, bet mums vienkārši spiež braukt, tad mēs varbūt negribam. Ecīt ideāli, Eli! Tas bija joks, bet Elīt ideāli! Es apsveicu jūs, Elvis Hermans, kāds Elats!
uz starta līnijas. Reku čaļi saka uzgāzē, tik vienīgi nemēģini startu paraut. Mēs ar visu to estakādi aizbrauku sevi kopā ar tevi. Nemēģini. O, dar! Jā, labi! Nu, super labi! Laižām tālāk nākamā ekipaža starta līnijas ar 8. numuru Guns lielākais Vilts Miķelsons! Nu, un arī Gunčam ar Vilni nav miera. Protams, ko nav miera. Kā viss klausies nopietni? Vai tu atceries savu pirmo rallija sarunu? O jā, un tas bija, man liekas, kad man arī, man šķiet, ka tas bija pats pirmais rallijs, kurā es vispār sāku braukt. Vispār. Kurš gads? 11, reik jau saka priekšā, 2011. gads. Jā, ar Žigulīti. Ar 8. Žiguli. Jā. Super, klausies, tu bīši ātrāka tehnika ir jūsu rokās. Es ticu, jums izdosies, lai veiksmi ir ar jums un dodat mizā, izbaudiet. Paldies, lai visiem forši svētki. Paldies jums, sataisam troksti, Guns lielākais Vilts Miķelsons! Wow, kādas atmiņas, draugi mīļie, kādas atmiņas! Un cik lielākais tajā laikā, kad viņš brauc ar 8. Žiguli, viņš bija viens no ātrākajiem čaļiem vispār pie priekšpiedziņas Žiguļiem. Vispār priekšpiedziņas klasē. Nu, tur tev virsū tā, ka likās, tas Žiguls neizturēs, bet izturēja. Un brauca baigi ātri. Nu labi, laižām tālāk nākamajos starta līnijas beidzot no Lietuvas viena ekipāžā. Palijus Benušis un Kristofas Adanevičs! Palijus! Labas vakarās! Viskas gerē, braļukas! Fantastiski sajūta būt šeit. Un, protams, latvieši ļoti ātri, bet arī viņu automašīna ir super ātri sagatavota, lai pacīnītos. Un mēs laižam tālāk nākamajā starta līnijas Mārtiņš Ločmals un Harijs Vējiņš! Čau, garais! Nu, klausies, 10. numurs, kā tev ar mājticību cipari ietekmē vai nē? 10 ir laimīgs numurs? Baigi nē. Au! Nē, nu man patīk cipari, man 8. patīk, bet 10 man nav laimīgs. Nu, baigi neiesprīksti. Nu, nē. Klausies, no sārumā 50 gadi, tas ir īpašs brīdis tev vai viss kā parasti, rallijs kā rallijs? Nu, rallijs kā rallijs, varbūt bišķi lielāka svētku sajūta, bet viss kā parasti. Jādom izdā tikai? Jādom izdā, jā. Es novēlu jums kārtīgi, pašaut vaļā, aiziet, Ločmals Vējiņš, dodat virsū, aiziet. Tagad visi skatās, kā maniši mēģina iekāpt tajā mašīnā. Nu, baigi, nu tur, es nesaprotu, viņš laikam uz jogu iet, lai tā kājas pielocītu joga, 100 punktu joga. Aiziet, laižam tālāk, tagad ir viena ritīgi jaudīgu BMW Markus Tamoja od Mexico! Esti Boys! Markus, I have only one question for you, yes? First of all, welcome to Google. But why your car has a historic number 2? Doesn't make sense at all to me. I put myself to drive historic also, but they didn't let me. So you're going both championships, Latvian Rally Championship and historic as well? No, I can't drive them both at the same time. What's the strategy there? Why? Are you afraid of the Latvians? No, I'm not driving historic. I'm driving Latvian. They just couldn't change the numbers anymore. All right, now we have every information we need. Good luck to you and Sarma, to you too. And I will explain it in Latvian. So, Tamoja otrais historika numurs ir piešķirts, ko nezinām apstākļu iemeslu dēļ. Viņš pats to nezina, bet skaidrs, ka viņš brauks Latvijas čempionātā. Nekāds sakars viņam nav ar vēsturisku automašīnu. Kaut gan E36 paudzes BMW varētu mierīgi iekļauties vēsturiskajā klasifikācijā, bet mēs laižam strājiem soļiem tālāk. Aiziet nākamajā start līnijas Jurts Mēsters Gundis Ladiņš! Un, nu es teiktu Jurģim uzreiz ar komandu, ar Rally Workshopu
pirmais žetons par to, ka jūs izskatāties tā, kā no tādiem 2000 gadu pasaules čempionātā ar visām tām uzlīmēm. Tu tāds kārtīgs VRC dapis. Nu, ķipa sestā, bet ar 4. uzlīmēm. Tu jau zini. Bet smuki! Lai vecāki izskatās. Vajadzēja mums būt kā burtam vispār. Bet piepildīt labāk rallija čempionātu. Jok, klausies, nu ir stresiņš pirms sarmas? Īstenībā nē. Vispār nē, tāds mierīgs. Čiliņā. Šito tu saki tāpēc, lai konkurenti baidās? Nē, tāpēc, ka ļoti foršs formāts ir. Tas man ļoti patīk. Ideāli, vecīt, to es jums arī novēlu, lai jums ļoti labs rezultāts, tiekamies finišā. Nu jā, leģendārs krāsojums, rallija ar uzlīmes, Mitsubishi motors, šis viss krāsojums, tas ir tā kā no 90. gadiem, nu vienkārši perfekti. Malači čaļi, ļoti labi, laižam tālāk nākamajā startā līnijos, Mārtiņš Čikos un Raits Čikos! Raibāko no Mitsubishi evolūcijām, kāda vispār ir redzēta rallijā. Mārķis Čauvencīt, klausies, tu man izstāsti, kuram bija ideja par šito dizainu? Olivegam Solbergam, bet mēs sadarbībā ar viņu uzcepām šitādu. Izskatās vienkārši ideāli. Nē, nu, skatītājiem patīk un draugiem patīk. Pašam nelikās tā, bet laikam jau ir labi, ja jau patīk. Klausies, lai tās pozitīvās foršās uzlīmes jums arī nes veiksmi rallijā. Mēģinās, jā, kaut ko darīt lietas labāk. Turēs muki. Mēģināsim, paldies! Aiziet! Aiziet! Tu paskatīties, tur ir čūskiņas un bombangas un saules brilles un kastīgi. Un apenes arī virsū, kastīgi tur nav! Fantastiskākā evolūcija, kādu es redzējis. Aiziet, Aiko Aigra un Arro Vahtrā! Ar Mitsubishi Lancer Evo 10 uz starta līnijas. Aiko, welcome to Gulbene. Fantastic with the rally, very fast. What is your comments after the reconnaissance of the stages? Hello everybody. It's not really winter rally. Snow because more gravel, frozen gravel, and no snowbanks. But you know what they say, the conditions are the same for everybody, yes? Yeah, absolutely. We tried driving fast band. No excuses. No. Okay, Aiko, best of. Vigo, kādu balīti mēs tā esam iegriezuši. Un tas viss priekš jums, draugi mīļie, un priekš kulmeniešiem. Paldies, un ne jau šeit ir stāsts par mums, bet par sarmas jubileju. Tā kā sveicam sarmu un centīsimies visu darīt, lai būtu grandiozi stāsti. Un ko jūs esat garažā darījuši, lai tie svētki būtu grandiozi arī jums? Vai garažā liela darbi, visāds ātrumkārtas motori, nu, varbūt to neuzskaitīt. Galvenais, lai finišā viss aiziet. Tas ir galvenais. Galvenais aiziet, Vigo Rūvens ir gatavs darīt visu ar tā vadības svīrām šitajā smukajā Subaru, lai līdz finišām aizbrauktu. Un maksimāli ātri nākamajās starta līnijas Gats Abelīts un Indus blokā. Vēl viens superjaudīgs Subaru ar 17. numuru. Tādā dūmu aizsagumā. Čau, čāļi! Nu, ko es varu tikai apsveikt jūs vismaz ar vienu lietu. Uz starta līnijas jubilejas rallijā, tas jau ir kruta. Jā, pirmā reize. Sanāk pirmā sarma. Un uzreiz Valentīndienā randiņa. Vispār šodien ļoti daudz zīmīgi datumi, bet kā ir ar to debiju? Cik vispār tā ziema patīk vai nepatīk? Augstu patīk. Šodien, domāju, patiks vēl vairāk. To mēs arī novēlam, lai tavs smaids nemainās arī pēc finiša. Paldies! Draugi mīļie, debija sarmā, pirmā reize sarmā, jūs iedomājaties vispār! Oh! Kaut kas fantastisks, Abelīts ar sloku dabūs kārtīgi iesvīstais jums to solu. Redzēsim, kā viņiem ies ar sportiskiem rezultātiem. Tā, nu aiziet tagad Lieplainieku start līnijas, Ulds Lepingsons, Renārs Lepingsons!
Visai Latvijai čaļi ir pārbraukuši pāri, lai būtu šeit šovakar. Un, protams, sveicam arī jūs ar Sarmas 50 gadu jubileju. Paldies! Man gan ir vēl viena jubileja. Man liekas, ka man ir 28. reize, kad es esmu Sarmā. 97. gadā pirmo reizi piedalījos. Ko tu stāsti 97. gadā? Viņš vēl nebija padomā. Tu vēl nebija ieplānots, vecīt? Nebija. Kas bija tava pirmā mašīna, ar ko tu startēji Sarmā? Sarmā es braucu ar Mārtiņu Buķiņu kopā, tajā laikā es biju vēl Sturmans. Buķiņā bija, man liekas, Fords? Nē, pirmajā gadā mēs braucam ar Audi Uru Quattro. Jā, un mēs pirmajā rallijā bijām absolūti trešie, manuprāt. Cik labs sākums, nu es varu novēlēt jums tikai vēl labākus Uldiņa rezultātus šajā Sarmā. Nu, paldies, jā, centīsimies. Jaunais, kur vedīs, tur braukšu. Dzirdēji, kā runāsi tās stūrēs? Aiziet, wow! Nu, rekā, mums tur vēstures grāmatās vajag pačakot, ne tikai Jānis Vorobjovs, bet arī Ulds Lepiksons. Ir startējis 28 reizes Sarmā, bet nākamajā startā Jānis Cielēns Saules Rabos! Kādi dūmi! Es ceru, ka šitie visi nav no golfa. Nē, golfiņš mums nekas tur viss kārtībā. Apskati var iziet, nedūmo vajag. Nē, mēs pēc jaunās sistēmas arī varam iziet. Viss tur ir baigi labi. Tev saprat, labi, joka, bet no Sārma tāds nopietnas pasākums. Pasies, smuka bildere, kur uz ekrāna ar jums ir tādi stīvi izskatīties. No kura gada tas tur ir? Pat nepateikšu, tad jā, kaut kāds varētu būt 15. gads, kad bija ziemas ritīgs. Tas atceros, bija augsts laiks. Tas pats golfiņš? Tas pats golfiņš, jā, tieši tā. Nemirstīgs? Jā, visu laiku ir uzlabots, visu laiku paliek ātrāks. Tikai, pašiem jātur līdzi, kā duši jāatrod. To es jums arī novēlu, čaļi, lai izdodās. Vēl 100 gadi tam golfiņam aiziet. Reku čaļi saka, uzgāzē, ir vai nav tur, kas tur ir tajā galvā? Jop, aiziet! Laižām tālāk, nāk laivas startā Reinējs Trups un Madars Diriņš par Honda Civic Type R. Šādā sastāvā mēs viņus jau esam redzējuši. Pēc pirmā mēģinājuma izskatās, Madars nav pārdomājis sēdēt. Klausies, tā ir laba ziņa. Tā čempions tomēr blakus ir gatavs pasēdēt vēl. Jā, māc man arī gudri runā visu laiku blakus, bet ir viss kārtībā. Galvenais, zin kā, viens ir gudri runāt, otrs ir vai tu klausi tam, ko viņš saka. Protams, savādāk šo pirkstiem citu nav tik vienkārši. Savādāk viņš vairāk nebraukt ar tevi. No kāds noskaņojums pirms Sarmas? Diezgan ātrs tāds, cerēsim, ka būs labi kaujiniecisks. Darīsim katrā ziņā, ko varēsim. Mašīnīte gatava, viss labi? Protams. Vai tikai braukšanas vaina? Jā, tikai darīsim, ko varēsim. Aiziet trenīt, lai jums izdodās. Madars smuki, runā smuki. Būs labs, būs ļoti labs. Tad nokošojam tālāk ar vienu super jaudīgu BMW pēc pamatīgām pārbūvēm. Nākamie starta līnijas Rolands Jaunzems un Enārs Kalniņš. Jūs tikai paskatieties uz šito E46 paudzes BMW M3 Kasparvāģi. Oi. Man jau likās, šitais ir tāds, kuram stūre vēl ir jānoņem, lai vispār ārā tiktu. Vai arī Rolis vienkārši noslinkoja to stūri nenoņēma. Kā tur ir, tevi ir noņemama stūre? Ir, jā. Tā ir īstā? Ir, jā. Galvenais, Roli, visādi ir gājis, bet es domāju, ka Sarmā un tīpaši 50 gadu jubilejas rallijā īpaši gods piedalīties. Jā, ja ceļš, jo mana omīte ir no Gulbenes, piedzima Gulbenē, tā kā jāizstāv viņas gods. Principā es vietējais, savējais. Nezinu, Vismaz radu raksti ir. Ir, jā. Skaties labs? Jā. Gatavi ritīgi pacīnīties, jums tur konkurence auga ar katru ralliju. Jā, tas ir patīkam un pildīsim sportistu pienākumus rītā. Strādāsim, priecēsim skatītājus, organizators. Tā kā visiem lai labs noskaņojums un tiekamies visi finišā. Aiziet no virsū, Jaunzems ar Kalniņu ir gatavi. Kārtīgi pašancēt. Un tagad, kā jau teicu par konkurenci ar BMW automašīnām, sūtieties šajā rallijā noteikti nevar.
Fantastiskā atgriešanās nākamajā starta līnijā. Sataisam troksni. Tāds Lešs un Jānis Vīksta! Nu, vecīt, jākāpj ārā, mums nav variantu, tāds jākāpj ārā. Klausies, nu mums tik bieži ar tevi nesanāk runāties, jāizmanto izdevība. Nu, tāda forša, īstenībā, situācija, tava mašīna gan mēģina aizbraukt. Baigi prieks liels redzēt tevi uz starta līnijas un tīpaši Sarmā. Un kā tu pats jūties? Jūtos fantastiski, īstenībā. Gaidīju 8 gadus šito. Gan vēl vairāk. Kur tu tik ilgi biji pazudis? Es skrūvēju vairāk. Mašīnu skrūvēju? Nu jā, laikam tā neteikt. Labi, nestāsti muļķības. Mašīnu skrūvēja Jākapsons. Kur tur viņš ir? Pacēl roku. Re, kur ir Jākapsons? Viņš ir pie vainas tam, ka tas autiņš būs tik ātrs? Viņš izdarīja savu mājas darbu, man jāizdara savējais. Un tavējais darbiņš rītā. 6 dopi, būs interesanti. Ļoti interesanti. Noret visu. Paldies. Aiziet, draugi mīļie! Lešs ar Vīksnu riktīgi pašos vaļā. Tas vāģis ir rūts ļoti labi. Tie BMW 6 cilindri. Nekas nav labāks par to, es domāju. Jūs man piekritīsiet. Aiziet, nākamie starta līnijas no Igaunijas. Josef Kaselga un Karola Kariste. Terre and welcome to Gulbene. Thank you very much. This is a fantastic event, of course, and oh, what a fantastic, beautiful picture of you on the screen. So, tell us, what is the feeling before the start of the 50 Rally Sarma? Yeah, let's say I'm very looking forward to finish my first rally overall. So, previous 117, so good to me, but let's hope Sarma is very good. We will keep our fingers crossed, okay, for you guys. Best of luck. Have a good one. Nu, ko Kaskemā saka, viņi ļoti gribētu pirmo reizi rally aizbraukt līdz galam. Es domāju, jūsu atbalsts viņiem noderētu. Sataisam troksni. Aiziet debija Sarmā, Igauniem. Ležam tālāk nākamie starta līnijas. Vaiko Samenkārta! Ar super smuku Subaru Impreza. 23. numurs. Fantastic looking car. Fantastic looking guys as well, I have to say. Terre, and how are you feeling before the start? I'm good. You ready to rock and roll? I think I am. What rallies in winter have you done? Is this your first time in Sarma? No, third time. Third time. Favorite rally. I like this. This is really good to hear. How was the previous ones? Were you on the podium? With some technical issues and we don't finish. So this is the 50-year anniversary. So this rally should be good for you. Thank you. Best of luck. Thank you. Alright, Sams un Tāls saka, viņiem 3 piegājieni ir Sarmā bijuši. Visi bijuši ir visādā problēmām. 50 gadu jubilejas Sarmas rallijā visam ir jāizdodās. Un viņi dod mizā. Un tagad uz skatuves ar pagiem aiziet! Rolands Bors un Igors Sakne ar jaunākās paudzes kanam Dampi Čani. Un es gribu teikt, ka 50 gadu Sarmas rallijas ir īstais brīdis, kad iesāk kaut kādu jaunu ēru rallijā. Un līdz šim ar šādu tehniku jums ir bijis ļauts piedalīties tikai mini rallijā, tagad arī lielajā rallijā. Jā, beidzot tas ir noticis, mēs varam sākt braukt ralliju. Un kādas ir pirmās sajūtas? Nu, tā kā braucot pa tiem ātrumposmiem būs baigi fiksi. Būs baigi fiksi, sajūtas ir lielisks, nevaram sagaidīt, kad sāksim startēt. Stresīči ir? Vēl nav. Rīt no rīta būs, vai ne? Rīt no rīta noteikti būs, bet būs labi. Es domāju, aplausi noteikti būs trasē ovācijas, sataisam troksni, Pagī Čaļi ir gatavi pašā balā! Paldies, tiekamies rītdien trasē. Aiziet! Čaļi saka, galvenais uzgāzē. Viņam tā kā vecam automobīlim durvis varās uz šito pusi. Visādi paskatieties uz to.
Un, protams, Puravam ar sakni konkurences sastādījis Igauņu un lietuviešu kā nākamajos estegāts Tomas Vesken, Robert Kigatalo. Nu, te vēl ir ārā jātiek no šitā dāpja. Tomas Tere, welcome to Sārma Rally. This is fantastic to have you guys here with these buggies. It's unbelievable. No issues. Are you happy? Yes. You will go flat out tomorrow? Full throttle flat out? Yes. Yes, okay, let's go! Nu, ko tie Igauņi, ko baigi daudz nerunā, bet es domāju, ka viņi brauc ātrāk nekā runā. Un tas ir pats svarīgākais. Tā kā redzēsim, kā viņiem veiksies un kāds būs vietas sadalījums starp 3 bagiem un kā nākamie startlīnijas ir lietuvieši. Ignāts Udra un Marijus Vēgelē. Ignas, labas vakarās, braļukas, viss kas gerē? Labīgi! Super, listen, this is fantastic news for all the fans because this is the first time we see buggies in a rally. Are you excited? Yeah, what we had in Lithuania and people like it, so we show something. What is the maximum speed you have done in this buggy? 154. Almost 160. Almost. It's crazy. Are you afraid? No. All right. Good. Best of luck. Ačiū, brāļikas. See you in the stages. Lietuvieši saka, viņiem vispār baiļu nav. Viņš ir gandrīz ar 160 km/h ar šito pagīju braucis rallī trasē un saka, easy peasy, vispār nav stresa. Jūs paskatieties tiem ripuļiem, kas par naglām, kas par riepām. Bet mēs šājam tālāk. Nākamais startlīnijas ir 27. numuru Jonas Miknieks un Markas Budeikis. Okay, let's go. Let's do that, please. Pirmo reizi ar Sturmanu dabūsim pārunāties. Yes! Labas vakaras. Hey, guys, what's happening here? What is going on with the surname? Basically, the last time, so it was tight to find a co-driver, but yeah, we managed. You managed. Budeikis said yes. Why? Oh, it's okay. Rally Sārma 50 years this year. It's unbelievable event. Yeah, unbelievable. Stages are perfect, conditions are great, and yeah, I hope we have fun tomorrow. So. We will have fun seeing you guys in the stages. Good luck to you. Vēlam veikt arī lietuviešiem. Viņi saka, tur ar roku rakstīts Sturmans, tāpēc, ka pēdējā brīdī vispār sarunāja. Visas ģēles. Aiziet, laižam tālāk nākamajā starta līnijas. Kerlī Vilona ar Līmans no Igaunijas. Ar Ford Fiesta. Good evening. How are you feeling before the start of Rally Sārma? Feeling great, thank you. I'm excited. The stages are looking nice. Of course, very much traveled due to the weather conditions, but I think it's nice. I like the stages. So 50 years of Rally Sārma, a lot of history here, and you have a chance to be here tonight. How does it feel? It does feel great. I'm glad the rally is taking place. Of course, the weather is not perfect, but I'm happy to be here. Best of luck to both of you and see you in the stages. Thank you. Alright, Vilos saka, viņai ļoti liels gods būt šeit, krāt pieredzi un, protams, Sārmas rallijā piedalīties. Bet nākamajā starta līnijas no Lietuvas Marijus Dainīs un Justinas Vainjunas. Ar Volkswagen Polo Marijus, labas vakaras, kolēgas! Labas vakaras, kolēgas! Viss kas gerē? Viss kas gerē. Very gerē. So, how is Sārma? How is Rally? How is Gulbene?
good, very good organization, good weather, and will be fun in the stages. Best of luck to you, ačiū, brāļukas. Tikai labākie vārdi Sarmai, un, protams, aplausi, jo Sarmas rallijs tiešām ir pelnījis aplausus nevienu reizi vien. Un laižam tālāk, tagad mūsējie uz starta Jānis Grimens un Jānis Strāzdeņš. Ar super smuko BMW E36 paudzes. Labvakar, kolēģi, sveiki! Prieks jūs redzēt un gribētu jautāt par jūsu plāniem vai mērķiem šajā nedēļas nogalē. Nu, pirmkārt, jūs skaidrs, ka izbaudīt pasākumu, bet par sportiskajiem mērķiem. Par sportiskajiem mērķiem pirmie ātrumposmi, tad redzēsim, ar ko mēs varam pacīnīties. Konkurence, nu, tādā BMW ieskaitē, es gribētu teikt, diezgan raugus. Tas ir forši, tas ir baigi labs, jā. Ko iesprint? Nu, ja gribi uzvarēt, tad ir ko iesprint. Nu, mēs zinām, jūs esat ātri, galvenais, lai zvaigznes sastājās, lai sportiskā veiksme ir jūsu pusē, un tad jau viss būs. Paldies. Dod virsū. Grimēks ar Strāzdiņu. Ar gatavi kārtīgi pastrādāt. Un vēl vieni ar BMW. 46. paudzes Jānis Liepa, Roberts Boreņš. Nu, vārā daudz tie BMW. Šajā nedēļas nogalē, Jāni, čau. Prieks jūs redzēt uz starta līnijas, nu, tās aizmūras pieciņas mašīnas, tāda jautra padarīšana, to trasi sanāk vairāk ar sānu logiem skatīties vai ar priekšslogu? Gan, kā vietā. Kā brauc? Kā brauc, jā. Kā tu brauksi? Gan. Super. Nu, te gan jāsaka, cik man ir zināms, tie Sarmas rallī ceļi tādi diezgan fiksi un ātri, nu, tur laikam pa ideālo trajektoriju, jo taisnāk, jo labāk. Nu, noteikti. Topš rakstījām bija pārsteigt, ka ļoti daudz taisnības un atrados liels. Acis bija liels? Jā. Nu, es jums varu novēlēt, lai tās acis tikpat liels arī finišā, bet arī gandrījums. Jā, paldies. Lai veicās. Liepa ar Boriņu. Kā tāds BMW šauj! Aiziet, bet tagad ar super jaudīgu un tikko uzbūvētu Opel Eriks Kursiša, Jāni Kursiša! Nu, paskatieties uz šito vāģi. Viņš tāds tā kā tikko no Opel rūpnīcas izbraucis. Jo, haidī! Pilnīgi neticami. Bet sakojot līdzi sociālo tīklu aktivitātēm, es tiešām nesamānījos. Tā mašīna piedzīvot debiju rallijā. Jā, pirmā reize. Vienkārši neticami. Īstās, cik šitas viss ir grūti un smagi nācis? Atrast ārzemēs virsbūvi dzīvu, jo tuvējā Eiropā visi norūsējuši, tad apvest. Un tad visu sagraizīt un mēģināt salitināt kopā jaunu mašīnu. Kaut kāds pusotras gads darba. Pusotras gads? Jā. Ne jau tā, ka visu laiku, bet pa daļām. Teikšu, rezultāts ir uz 100%. Es ceru, arī braukšana neizpaliks. Nu, redzēs, brauks tā, pusotru gadu nav braukts un arī kaut kādas bērnu slimības, mazās ķipelītes lien ārā. Tā galvenais būs līdz galam, bet centīsimies. Smuki, lai smuki jums abiem sanāk, jūs esat paliči tiešām prieks redzēt. Kursiš dos virsū, paskatieties uz to Opelī. Nu, vienkārši pilnīgi jauns. Spolē kā traks. Aiziet, laižam tālāk, nākamie no Igaunijas Lukas Leivat un Kaurī Panots. 32. numurs. Lukas Terre. Welcome to Rally Sarma. Fantastic event. How is it for you? Are you nervous? Yes, I am very nervous. Second snow rally. How was the first one? Went great. It was all good, so this would be better then? I hope so, yeah. We're happy to have you guys here. It's 50 years of Rally Sarma. It's a special event, and I hope to see you guys in the finish line. Thank you. Aiziet. Nu tikai otrais ziemas rallijs mūžā jaunajam pilotam no Igaunijas. Visu cieņu, un ļoti ceram, ka viņiem veiksies labi. Laižam tālāk, nākamajā startlīnijas Jānis Lāsniņš un Armands Jugans. O, kas smuki tas BMW.
Ui, kas muka tas BMW Jankam skan. Nu, tu gandrīz jau tā kā ārā taisies, tā kā nē, nu izkāpjam. Paskaties, cik tev fanu! Sataisam troksnī! Wow, Janka, super! Klausies, un tā ir sagaidīšana Gulbenē. Protams, vietējie fani ir atbalstītāji. Ir! Protams, ka ir! Draugi mīļie, nu, tiešām ļoti emocionāls brīdis. Sarmai 50. Ziema ir atgriezusies. Ko vēl vairāk var vēlēties? Labu ganku ar labiem rezultātiem. Un kā ar tiem rezultātiem, kāds jums uzstādījums vai pārliecība? Redzēsim, kā būs, jau mēs pārkāpjam uz pakaļējā piedziņā pilties, kā tu zini labi, jā. Tā kā mums ir skola mazliet. Tie kucēni pirmā jāsveicina. Nu, būs interesanti. Es tos gāju interesanti. Tur manis teica, ka bija labi, pārliecinoši labi. Tici galvenais tam, ko viņš stāsta. Labi, paldies visiem! Paldies! Satās un troksni vēl Gulbenē! Lāsdiņš ar Juganu. Kā viņi pašaus vaļā! Ai, labi! Super jaudīgi! Dona ar super labām lustrām! Nākamais vērtās Ozoliņš Viktorija, Sali Bekova un rītīgi uzkopina! Tu es saprotu, tāds ir uznācies! Ai! Ozoliņam visu cieņu! Nu izkāp ārā! Riepas vēl gūp, jūs paskatieties, drāgi vējie! Kāds atvainojos, paldies tev! Vecīt, šovam ir jābūt! Tieši tā, 50 gadu jubilēja, kad nebūtu nevienu mālu vai kaut kādas jautrības. Tev kolosāls, klausies, izstāsti. Vispār, ko rallijs tev pašam nozīmē? Nu skaidrs, ka tā ir slimība, no kuras nevar izārstēties, bet kāpēc mēs vispār visi to daram? Jā, taisnībā, tā ir viena no slimībām, kas nav ārstējama. Ja var tā plašāk izplūkt, kas ir rallijs? Rallijs, tas ir tas pats, kas dejot ar meiteni. Kā ir nerakstīts likums, ka vīrietis dejā vada sievieti, tāpat pilots vada mašīnu. Un turmanis ir DJs, kas uzdod to mūziku. Reizēm ritmi var būt straujāki un, nu, tad skaties, kur plānākas lasdas vai krēsli kaut kur. Bet, nu, man pašam ļoti patīk arī dejot, un man ļoti patīk arī skatīties uz čaļiem, kas māk braukt. Nu, es mācos, man patīk, kā sanāk tā braucu, bet, nu, baigais kaifs, jā. Vecīt, visu cieņu, un es ļoti ceru, ka 50 gadu jubilejas Sarmas rallija jūs izbaudīsiet, un arī rezultāts neizpaliks. Jā, mēs to varēsim darīsim, jā. Paldies visiem, paldies! Oi, ziet, sataisam troksni! Pirmais burnauts! Nu, Ozoli tikai uzmanīgi uz tā skatus ar burnaudiem, ja? Šitais var aizbraukt baigā ātri. Ai, ko labi, šitas bija super! Ļoti labi, aiziet nākamajā starta līnijas ar vēl vienu BMW Raits, Kuskāts un Tonī, Tiker, Palo! Tere, good evening and welcome. Welcome to Rally Sarma, a fantastic show, a lot of spectators, everything. You have to be very careful. Yes. All right, best of luck to you guys, and I hope to see you both in the finish line. Okay, thank you. Thank you. Jūs man slavēja Sarmas ceļus. Saka, jūs ļoti publiki. Un mēs laižam debiju lielajā uzvērst un saplānot rītdienu. Izstāstu varbūt vēl lielāku atšķirību, jo man liekas sagatavot iepazinies ar trasi, apmēram saprot, kas jums sagaida, tad tas vairs nav mīnīrāli.